Un tomēr man sāp sirds arī par to, ka pats Ventspilnieks maz izmanto savus sporta, izglītošanās un kultūras infrastruktūras iestādes, maz apmeklē tās, bet varbūt, ka nav vaina pašā iedzīvotājā, varbūt vaina ir šo iestāžu darba laikā vai cenu politikā. Varbūt tas ir jāmaina, jo arī atbraucot pie mums atpūsties arī turists. Ne katrs turists vēlas apmeklēt visas šīs iestādes tieši jau rīta pusē. Varbūt viņš vēlas iziet no sava apartamenta vakarā 7, vakarā 8 vai pat 9. Turpat ir arī jauniešu problēma. Arī jaunieši stāst, ka viņiem vakarā pēc grūtās mācību darba dienas nav iespējas brīvi atpūsties un tikties ar saviem domu biedriem. Varbūt ir vajadzīgi kādi domu biedru klubiņi, kādas bowlinga zāles vai vienkārši kādas diskotēkas nedēļas nogalēs. Tās varētu attīstīt mazās uzņēmējas un strādāt vismaz līdz pusnaktī nedēļas nogalēs, vai pat jaunieši iesaka, ka varbūt arī pa nakti. Jo ne jau visi vēlas iet gulēt 9. Ir cilvēkam 9 tieši to 1 stundu ir vēlēšanās mazliet iziet sabiedrībā, atpūsties, satikt savus draugus un domu biedrus. Un pēc tam doties gulēt un atkal celties jaunai darba dienai. Tā arī turists, viņš jau neatbrauc pie mums gulēt, viņš atbrauc atpūsties. Un varbūt cits turists, kas ir jauns cilvēks, viņš vēlas atpūsties visu nakti. Bet mums šādas vietas viss ir aizvērušās ciet. Pat sezonas laikā vēl saulē esot debesīs, viss, piemēram, aiztaisās ciet arī mūsu rodeļu trase. Un cilvēki vairs viņu nevar apmeklēt. Tāda situācija ir bijusi manā pieredzē.